Mans darbmācības skolotājs bija palicis bez darba. Taču Zintis bija vīrs, kas plinti krūmos nemeta. Turklāt viņš mācēja strādāt ne tikai ar rokām, bet arī ar galvu. Avīzē izlasījis, ka tagad mazo biznesu var uzsākt vieglāk, nodibināja firmu, lai ražotu māju nosaukumu Šiltes. Bet mājokļu tirgus Latvijā bija tik pamiris, ka bizness nesekmējās, jo neviens jaunas mājas necēla. Zintis sēdās pie datora un sāka sērfot internetā, mēģinot rast kādas jaunas idejas, kā biznesu uzstutēt un savu ienākumu līmeni celt. Domāja viņš tā un šitā. Palasīja citu uzņēmumu veiksmes stāstus, gudru vīru runas, līdz atbilde bija rokā – eksports. Zintis kravāja somas un devās uz būvniecības izstādi Somijā, ņemdams līdzi labākos no paraugiem. Un Zinta veikums tika pamanīts, jo izrādījās, ka somiem patīk koka plāksnītes un zinta gaume. Zintis iedibināja plašus kontaktus un pavisam drīz pirmās partijas ceļoja no Latvijas uz Somiju un Norvēģiju. Lai izpildītu pasūtījumus, Zintis pieņēma jaunus darbiniekus, un mazais bizness veiksmīgi aizrullēja Eiropā. Algas darbiniekiem un peļņa sev iznāca laba, jo materiālu izmaksas pret pārdošanas cenu bija niecīgas. Pievienotā vērtība slēpās izdomā un roku veiklībā. Jākustas un jāizmanto iespējas, jaunajam darbiniekam uz pleca sita Zintis.